Ir tāds termins personas dati, un par to daudz visur tiek runāts. Bet kas tad ir personas dati? Kam un kas par mums ir zināms, kuros gadījumos tas ir atļauts, bet kuros mums būtu jāuzmanās? Par to šodienas podkāstu epizodē saruna ar Datu valsts inspekcijas direktori Jekaterinu Macuku. Manuprāt, tas skan šausmīgi biedējoši. Ja apstrādāsim jūsu personas datu, nevajag. Ja? Tajā brīdī, kad kaimiņam sākas konflikts, un viņi vairāk nemīl viens otru, tad viņi sāk meklēt iemeslus, kā kuram ieriept. Es savulaik uz Ventspils šosejas gandrīz uzbraucu vienai dāmai, kas stāvēja pašā ceļa vidū. Bet ja cilvēks to neapzinās un nezin, viņš domā, tas taču ir brīnums, tas ir dieva zīme. Vai tas drīkst būt formulēts cilvēkiem saprotamākā veidā? Un tad pieņemsim, ka tā ir sieviete. Tā ir sieviete ļoti garšo cielaviņa. Mazs tāds lifehacks no manas pieredzes. Bet no citas puses mums ir arī šobrīd elektroniski arī citi veidi, kā mēs varam identificēt cilvēku, tas pats Smart ID. Cik tas personas kods ir ar kaut ko tāds īpašāks par jebkuriem citiem personas datiem? Labdien, Jekaterina! Labrīt! Jā, ir rīts. Man prieks tev redzēt šeit studijā. Par personas datiem mums ir bijis mazliet zināmā mērā saruna, tad, kad ir runa par drošību internetā, bet šodien tātad tu esi kā datu speciālists, ja, manuprāt, tu esi tas cilvēks, ar kuru parasti runā, ja iet runa par personas datiem, laikam pārsvarā, vai ne? Jā, protams. Jā. Tad šodien par personas datiem arī runāsim. Vispirms es pateikšu paldies Smart ID par šīs podcastu sērijas ideju un atbalstu. Ja, tātad pateicoties Smart ID mēs varam šādu izglītojošu podcastu sēriju veidot. Un šodien, kas tad vispār ir personas dati? Es esmu klausījies, ko tu esi stāstījusi, un tu saki, ka personas dati ir tie dati, pēc kā cilvēku var atpazīt starp tūkstošiem citu cilvēku. Pēc būtības, personas dati ir daļa no mums, kā katra cilvēka. Es vienmēr salīdzinu personas datus ar orgāniem. Mums ir rokas, kājas, mums tur sirds, naknas, tas viss pieder mums. Bet līdzīgi mums arī ir mūsu dati, kas tā kā atšķir mūs visus no citiem un kas mūs padara varbūt arī ļoti unikāls. Un tas ir mūsu vārds, uzvārds, jo viņš mums ir tāds, kāds mums ir. Tas ir mūsu, pieņemsim, telefona numurs, tā ir mūsu dzīvesvietas adrese, tā ir arī mūsu izglītība, tā ir mūsu darba vieta, tas ir mūsu konta numurs bankā vai informācija par to, kāds ir mūsu mīļākais ēdiens. Noteiktais gadījums arī tas varētu būt personas dati. Kāds ir mans mīļākais ēdiens, tā kā pēc tā mani nevar atpazīt. Ja kāds teiks, kad cilvēks, kuram garšo, kotlets, tad pēc tā man nevar atpazīt. Bet ja teiks, tur Inns Balods ar personas kodu tādu un tādu, tad mani var atpazīt. Bet, ja teiks, Inns Balods ar personas kodu tādu un tādu, kuram garšo kotlets, tad tas jau tā kā būs papildus informācija par mani. Es nezinu, vai tas, ka man garšo kotlets, ir mani personas dati? Atkarīgs no. Jo īstenībā personas dati varbūt arī ar to ir bišku sarežģītākie, ka tur nav jautājuma jā vai nē, atbildes uz jautājumu jā vai nē tiešas. Ir vienmēr atbilde atkarīgs no. Ja tas ir informācija, kādam garšo kotlets, protams, tie nav personas dati. Ja informācija ir par to, ka man Jekaterinai Macukai garšo kotletes, tas noteiktais gadījumos varbūt arī nav personas dati, jo Jekaterina Macuku var būt vairāk, un šodien man viss garšo, rīt man viss negaršo. Bet tajā pat laika, ja kāds paņem datus un pasaka, ka Jekaterina Macuka ar tādu personas kodu un viņai garšo kotletes, un tas tiek ierakstīts datubāze, un balstoties uz to informāciju, man interneta pārlūkā vai restorānā vai kafejnīca piedāvā tikai kotletes, jo man jau viņas garšo, tad lūdzu ēdiet. Šajā gadījumā mēs varam teikt, ka tā informācija, ka man garšo kotletes, arī ir personas dati, jo
caur to informāciju mani identificē un mani nošķir no visiem pārējiem, un balstoties uz to informāciju man piedāvā noteikto pakalpojumu vai produktu. Ar šādu te informāciju, vai ka man kaut kas garšo, vai ka mani kaut kas interesē. Tur ir tā, ka, pieņemsim, internetā, ja es kaut kur šādu informāciju esmu publicējis vai kaut kādā anketā ierakstījis, no vienas puses, tā kā kāds par mani zina kaut ko vairāk, no otras puses, zina vairāk, tas var dot iespēju piedāvāt man piemērotāku pakalpojumu. Protams, un tāpēc no vienas puses personas datu iegūšana vai kaut kādas informācijas par cilvēku iegūšana kā tāda nav aizliegta, bet datu regula vai datu aizsardzības noteikumi nosaka pēc būtības tos spēles noteikumus, kad kāds komersants vai uzņēmums vai biedrība vai valsts iestāde var no cilvēka kaut ko prasīt. Tas ir kā futbola spēle. Futbola spēle ir 2 komandas, 1 bumba, mums ir ļoti stingri noteikumi, kurš ja iemet bumbu 1 vārtos, tad ir vinnēts, ja iemet bumbu 2 vārdos, tad nav vinnēts un tam līdzīgi. Mums ir spēles noteikumi. Tas nenozīmē, un tas, ka ir šie spēles noteikumi, nenozīmē, ka futbolisti nevar spēlēt futbolu. Līdzīgi arī ir personas datiem. Tās datu aizsardzības prasības vai tās dokuments, pēc kura mēs darbojams, likums, pēc kura mēs darbojams, ir datu regula, un datu regula pasaka tos spēles noteikumus komersantiem, valsts iestādēm, biedrībām, nevalstiskām organizācijām. Un šajā gadījumā, ja kompānija kaut ko vēlas darīt ar personas datu vai no cilvēka prasīt, viņiem ir jābūt, juridiski saucam tiesiskam pamatam. Pēc būtības es varētu teikt, tas ir tāds pamatojums, kāpēc no cilvēka dati tiek prasīti. Un ja mēs runājam par kādu produktu vai pakalpojumu, tad pārsvarā tā ir piekrišana, cilvēka piekrišana, jo komersants var paprasīt cilvēkam, ka es tev varu piedāvāt, ļoti lielu klāstu savu pakalpojumu, kur puse varbūt tev nebūs neinteresanti, nepieciešami, bet ja tu piekrīti, es savākšu noteiktu informāciju no tevis, vai tu aizpildīsi anketu, es zināšu, kas tevi interesē, un līdz ar to es tev piedāvāšu tikai tos produktus vai pakalpojumus, kuri tev ir interesanti. Un cilvēkam šajā gadījumā ir tiesības izvēlēties, jo no vienas puses ir ļoti vilinoši pateikt, ka jā, es gribu saņemt tikai to, ko es gribu, bet no otras puses, ja es piekrītu tam, tad es atsakos no daudz kā cita, par ko es varbūt nezinu, bet arī nekad neuzzināšu, jo man tiks piesūdzi tikai tas, kas man iepriekš patika, vai balstoties uz manu kādu rīcību vai anketa apstātiem datiem, man vajadzētu tam patikt. Es esmu laikam tas cilvēks, kurš ar saviem personas datiem diezgan kaut kur ir dalījies. Tā skaitā, pieņemsim, ar kaut kādiem lielajām interneta kompānijām, pieņemsim tas pats Google. Ja, es varu ieslēgt savā tālrunī, ka viņi var piefiksēt manu atrašanās vietu, es to varu izslēgt. Ja man tas ir ieslēgts, tātad es varu jebkurā brīdī apskatīties savu vēsturi, kur es kad esmu bijis. Maz kādreiz man tas noder. Varbūt kādreiz, ja man kaut ko mēģina, piesiet, ja, un man ir alibi, bet es esmu bijis tur. Jeb kaut kāda atmiņas, ja, kur es esmu braucis, ja, jeb cik es esmu varbūt nobraucis, jeb cik es esmu nostaigājis. Ja, tā informācija man var noderēt. Ja mēs palasam to pašu Google privātumu politiku, ja, tad viņi šos datus neizmanto nekur tādā atsevišķā veidā, tā kā tieši kā manējos, ja viņi varbūt izmanto kopā. Anonimizēti. Anonimizēti, jā. Viņi viņus izmanto, anonimizētā veidā, ja, lai saprastu kaut kādas varbūt lielās kustības, kas savukārt var dot priekšrocības, pilsētu plānotājiem, ja. Kur mums vairāk cilvēku staigā un tā tālāk. Un tas, ka viņi kaut kādā apkopotā veidā, atkal man šķiet, ka tas manas kaut kādas tiesības vai manu drošību neietekmē. Ja? Un daudz tādas vietas,
kur es tā kā ar tiem saviem personas datiem nosacīti dalos. Ja? Protams, mēs dalāmies kā cilvēki ar ļoti daudz datiem. Un pēc būtības mēs bez datiem šī brīža pasaulē, kad mums apkārt ir dažādas viedierīces, mēs paši izmantojam ļoti daudz jaunas tehnoloģijas, mēs dzīvojam arī internetā, mums ir online, mēs visu, ko daram, un tur daudz, kur ir iesaistīti dati. Un bez datiem nevar. Bet tāpēc arī 2018. gadā, tas bija sācies jau ātrāk 2012. gadā, bet ar 2018. gadu Eiropas Savienība sāka darboties tā saucama datu aizsardzības regula. 18. gada mājas, ja nemaldos. Jā, 25. mājas. Un šī regula pēc būtības arī bija, viņa neradīja neko jaunu. Es vienmēr saku, ka tā nebija revolūcija, tā bija evolūcija. Jo jau iepriekš Eiropas Savienība eksistēja arī likumi, kuri paredzēja, kādā veidā mēs apiesimies un darbojamies ar cilvēku datiem. Bet tad, no 2000. gados mums notika arī tāds, es teiktu, digitālais uzplaukums, kad mums tās viedierīces palika lētākas iespējas, jo jums, pieņemsim, jautājums par jūsu atrašanas vietas fiksēšanu 80. gadā nebija aktuāls, jo nebija iespējams to vispār fiksēt. Tikai, ja jūs pats lapiņā nerakstītu, kur esmu gājis, vai kāds jums pakaļ nestaigātu un to nerakstītu. Bet rekurtajos 2000. gados parādījās tehnoloģijas, kurš to var darīt. Un tad tas arī bija jautājums arī likumdevējiem, kā Eiropas komisija, kā lai gan pasargātu cilvēku no vienas puses no pārāk varbūt tādas invazīvas ieteikmes, kad viņam tiešām visi izseko, ko viņš dara, kā viņš dara, un pēc tam varbūt to izmanto pret viņu. Un tajā pat laikā ļaut cilvēkam savā labā izmantot tās tehnoloģijas un iespējas. Tāpēc bija radīta datu regula, kurā kādajā futbola laukuma noteica tos noteikumus, lai komersanti zinātu, cik tālu viņi var tas tehnoloģijas izmantot, tā, lai nekaitētu cilvēka interesam. Un viens ļoti liels aspekts arī datu regula bija tas, ka cilvēkam ir jābūt informētam, cilvēkam ir jāsaprot, ko ar ko un kā, kurš dara ko ar viņa datiem. Jo iepriekš arī bija diezgan daudzos gadījumos, ka kompānijas jau saka ievākt pa mazām datus, pieņemsim tas pats Googles ar tām pašām atrašanas vietām. Diezgan daudzās viedierīcēs tas bija no sākuma kā pamatiestātījums, kur jūs pat, ja jūs viņu neizslēdzāt, viņš jums tur vienmēr ir bijis. Tagad tas jau ir pamainījis, jums ir jāieslēdz. Tas nozīmē, ka cilvēkam pašam ir jāizdara aktīva darbība un pašam jāapzinas, ka es to izdarīju, un tad sākas tāds sekas. Līdzīgi arī ar Google viņam bija jāpaziņo cilvēkiem, vismaz arī par to, ka mēs tev pateiksim, kur tu esi staigājis, bet mēs tos datus paņemsim anonimizētā veida vai pseidonimizētā veida un izmantosim arī kaut kam citam. Cilvēks ir informēts, un tad, kad cilvēks ir informēts, viņš arī saprot, ka es gribu, lai ne tikai es zinātu, kur es staigātu, bet Google kā kompānija arī zina, un tad es ieslēdzu šo funkciju un es viņu lietoju, vai, ja es negribu, es viņu izslēdzu, un tad ne es zinu, ne arī Google zina par mani. Cik labi cilvēki to saprot? Es domāju, pagaidām krietni maz. Es diezgan bieži saku, ka man sāk likties no tādām aptaujām, no sūdzībām, ko mēs saņēmam kā iestādē, ka mums ir tāda bipolāra sabiedrība, un mēs atrodamies tādos dienvidpola un ziemeļpola, jo mums ziemeļpola viss pasaka, ka neko nedrīkst darīt, neko nevar dot, līdz pat robežsardzēs uz robežas pasi arī nedošu, un līgumā savu personas kodu arī un bankas kontu nedošu. Tas nekas, ka cilvēks, kurš no jums pērk varbūt īpašumu, tad nezinu, kur jums to naudu var pārskaitīt, bet nē, es sargāju datus, nevienam nedošu. Un ir otrā, tāds dienvidpols, kur tā man nav ko slēpt. Es izlikšu visu internetā, lai visi zina, kad es piecēlos, ko es ēdu, kur es iepērkos, kādi ir mani radinieki, kādu jaunu mandu es nopirku, un kur ir mana lidmašīnas biļete ar manu rezervācijas numuru.
lietojiet un dariet, ko gribiet. Un tas ir tāds, ka cilvēki un to, bet patiesībā vienmēr ir kaut kur pa vidu. un tāpēc es domāju, ka mums diezgan maz šobrīd cilvēku, kuri tā kā kritiski skatās uz to visu un spēj izvērtēt, jā, šīs ir labi, šīs ir slikti. Cilvēki vairāk tā, es gribu vai nu tiešo nē, vai nu tiešo jā. Man faktiski ir sanācis, man ir sanācis tā, ka tā datu regula patiešām vairāk tika veidota dēļ tā, ka mūsdienu tās tehnoloģijas var to informāciju savākt milzīgā apjomā, tātad, lai šīs lielās kompānijas, kas tos datus var ievākt ļoti viegli, ļoti ātri no tām pašām viedierīcēm kaut vai, ja? Lai viņas kaut kā regulētu. Vai tā arī bijis. Un es teiktu, ka tajā brīdī, kad datu regula tika apspriesta starp dalību valstīm, ko ar viņu darīt un ko tu rakstīt, visvairāk tādā dzirdētie vārdi bija Facebooks un Googles. Un pēc būtības tā bija doma skatīties uz lielām kompānijām, tā teiksim, ierobežot viņu rīcību un darbību, jo viņiem ir ļoti daudz rīku, iespēju tā kā savākt par to cilvēku ļoti daudz informācijas. Jo arī mēs runājam par kotletem paša sākumā, bet varbūt, respektīvi arī eksistē algoritmi, kuri spēj to cilvēku gana labi paredzēt. Piemēram, tas pats Googles vai jebkurš arī cits internet vai liels, tas ir lielas kompānijas, to var darīt. To nevar darīt mazs internets veikals Latvijā, bet pārsvarat internet brauzeru uzturētāji. Viņi var izmantot algoritmu, kas viņi savāc par cilvēku informāciju. Cilvēks visu sīkdatnēm, visam piekrita, viņam nav ko slēpt. Un tad pieņemsim, ka tā ir sieviete. Tā ir sieviete ļoti garšo cieleviņa. Un viņi ik pa brīdim iet uz veikalu, viņi pērk cieleviņu, taisa viņu mājās, pēta internetu resursus, internet zina cieleviņu garšo. Un, ja kas, mēs tā kā vienmēr pirmo izliksim cieleviņu kā objektu. Un tad atnāk pavasaris, un sieviete nolēma, ka ir jāsāk gatavoties vasaras pludmales sezonai. Viņas iet uz ļoti stereotipisku piemērs, es zinu, bet sporta zāli. Viņa maina savus parādumus, no cieleviņas kaut kā ir jāatsakās, jo, varbūt tas nav tik veselīgi, tur katru otro dienu viņu ēst. Tad parādās internetā, viņa arī meklē salatlapu receptes vai veselīgas pārtikas receptes. Jā, varbūt sākumā, bet, ja mēs runājam par tādu konkrētu algoritmu, tad algoritms saprot, ka kaut kas mainījies cilvēka dzīvē. Viņš vairāk nav tās, viņam kaut kas mainījies. Bet noteikti algoritmi un mākslīgais intelekts, viņa arī spēj noteikt, un mēs esam, diemžēl, tādas psiholoģiski, es teiktu, ļoti vājas būtnes, ka cilvēks, viņš jau, kad kaut ko maina savā dzīvē, viņš no sākuma ir ļoti apņēmīgs. Viņš apņēmīgs, tas pirmās 3 dienas. Pēc tam viņam gribās atgriezties tādā komforta zonā, tā kā bijis. Un tad algoritms zina ļoti labi, kurā brīdī mums tā gribas spēks kaut ko mainīt un darīt citādāk, būs tādā zemākajā pakāpē. Un tajā brīdī, kad tai sievietei, pieņemsim, viņa tur mēnesis pagāja, viņa cītīgi vied, cieleviņu jau mēnesi nav redzējusi, un pēc tā mēneša, kad viņa tā griba ir tāda ļoti zemā līmeni, viņa pēkšņi parādās, ka Rimi ir akcija, un cieleviņi ir uz 50% atlaidem. Un šajā gadījumā, ja pieņemsim šīs cilvēks, viņš apzinās, ka tās ņemot vērā, ka es visam piekrītu, ņemot vērā, ka man piedāvā tas personalizētas reklāmas, ņemot vērā, ka viss mana darbība internetā ar liela kompānija to dara, viņa saprot, kāpēc viņa redz to reklāmu. Un tad arī cilvēkam vieglāk arī, viņš tāds, es teiktu, var objektīvi paskatīties, man vajag cieleviņu vai nevajag. Bet ja cilvēks to neapzinās un nezin, viņš domā, tas taču ir brīnums.
nu, tas ir dieva zīme, ka ciela viņi ir jāiet un jāpērk. Un tā. Un tas ir arī tas, par ko pēc būtības datu regula iestājas ar savu mērķi, lai tam lielas kompānijas un arī mazas kompānijas cilvēku informētu par to, ko viņi dara ar viņiem datiem, kāpēc viņi vajag un kā viņi izmanto tos datus, cilvēka datus. Vai ir kaut kas tāds, ko tu vari īsi noformulēt, kur cilvēkiem drīzāk, kur viņi varētu kaut ko atļaut, jeb kur viņiem drīzāk nevajadzētu atļaut kaut kādus datus par sevi vākt? Vai ir kaut kas tāds, kaut kādas tipiskās lietas, ko tu vari pateikt? Viens, kas varbūt mēs varam nošķirt valsts un privāto sektoru, un tomēr tajā brīdī, viens, ja mēs runājam par valsts sektoru, valsts iestādes, ja mēs atnākam kādu uz valsts ieņemumu dienestu, pieņemsim pašvaldību, lai saņemtu kādu pakalpojumu vai skolu, pārsvara valsts iestādēs viņas darbojas tāda normatīva likumu ietvara, un ja viņas arī kaut ko vāc, tad viņi pārsvara vāc to uz kāda likuma pamata. Bet arī valsts iestādes ik pa brīdim grēko, paprasot kaut ko krietni vairāk, nekā viņam īstenībā vajag. Un tad es teiktu, cilvēkam ir jāpaprasa, kāpēc jūs no manis to prasat. Un tad, lai valsts iestāde arī izskaidrotu, kāpēc mēs tev prasam, kāpēc, kad tu bērns stājies skolā, man ir jāizpilda anketa, kur ir, jānodod dati ne tikai par savu bērnu, bet pieņemsim arī par manu darba vietu, ienākumu līmeni un vēl kaut ko. Tas ir tas. Par privāto sektoru es teiktu, ka mums ir jānošķir, vai tā ir, es tomēr arī teiktu, vai tā ir Latvijas kompānija, vai Eiropas Savienības kompānija, vai tā ir kaut kāda mājaslapa vai kompānija, kura es nevaru saprast, kur viņi darbojas. Jo internetā tajā brīdī, kad jūs nododiet, pieņemsim, datus vai kaut kas notiek ar kompānijām, kuras ir reģistrētas un darbojas Eiropas Savienībā, viņus vieglāk atrast, pret viņiem var sākt pārbaudi. Viņi tiek dūšīgi regulēti. Jā, un viņiem arī ir tas regulējums, bet ja, pieņemsim, cilvēks atrod kaut kādu mājaslapu, kurai ir kaut kāda nesaprotama izcelsme, ļoti daudz reklāmas, kaut kādi arī, pieņemsim, preču piedāvājumi, kas ir, nekur citur nav, bet viņi ir pārāk lēti, protams, ir vilinājums nopirkt tās botas, kuras visur maksā 100 eiro pa 30, bet ir jāsaprot, ka, ja viņi visur maksā 100, tad laikam tam ir iemesls, un ja te viņi maksā 30, tad tam arī ir iemesls, un iespējams tas ir iemesls tas, ka, viens, ka viņi ir viltoti, ka jūs viņus arī varbūt nesaņemsiet, otrs, ka jūs caur to mājaslapu ievadot visus savus datus, savus varbūt bankas kartes numuru un vēl kādu datus, jūs vienkārši visvairāk no jums informācijas tiek savākts, un pēc tam tas var izmantot pret jums krāpnieciskā gadījumā. Tāpēc cilvēkiem ir jāskatās tas avota uzticamība, cik es varu uzticēties tai kompānijai, firmai vai mājaslapai, un cik viņi izskatās uzticama. Labi, viena lieta, tātad ir, tu teici, Eiropas Savienība vai kaut kur citur pasaulē, pēc kā cilvēki varētu novērtēt, vai tas ir uzticams, vai tas nav uzticams? Es teiktu, ka viens ir, kas tajā kompānija mājaslapā ir rakstīts. Vai tur ir kontakti, vai tur ir kontaktos ir konkrēts adrese, kur viņi atrodas, tad mēs varam viņam atrast, vai tur ir kāds tālruņa numurs, kuru mēs varam piezvanīt, ēpasts, kur var uzrakstīt. Un tas arī, jo tajā brīdi, kad kompānija kaut ko ļoti daudz dara un it kā izskatās uzticami, bet jums nav nevienas iespējas noskaidrot, kur tad viņa atrodas un kāds ir viņu saziņas kontakti, laikam kaut kas nav kārtībā. Otrais, ja mēs runājam par personas datiem, būtu jāapskatās, vai tajā mājaslapā ir tāda privātuma politika, jo pēc būtības datu regula pasaka, ka kompānija cilvēks ir jāinformē, kādā veidā, jābūt tādai privātuma politika, un tajā privātuma politika uzņēmējiem ir jāizskaidro cilvēkam, kas viņš tāds ir,
un kā reiz arī jānorada visi tavi savi kontakti, un jāizskaidro cilvēkam, ko viņš darīs ar viņa datiem un kādā veidā. Un tad, ja uzņēmējs vismaz ir pacenties un ievietojis izstrādājis šādu dokumentu un ievietojis viņu mājaslapā, attiecīgi mēs varam teikt, ka uzņēmējs jau kaut ko domā par datiem, un mēs viņam varam krietni vairāk uzticēties. Tas privātuma politikas, man liekas, viņas bieži vien mēdz būt tik garas, ka pat ja kāds atver cilvēks, ja, tad viņam sanāk, ja, ka, labi, ja es gribu tur kaut ko darīt, pieņemsim tajā mājaslapā, ja, labi piekrītu, ja, jo tas ir ļoti gari. Man tāpēc uzreiz jautājums. Dažādās internetu vietnēs, dažādās mājaslapās ir brīdinājums vai šis te jautājums, ja tātad, vai jūs piekrītat, ka mēs apstrādāsim jūsu personas datus? Un, manuprāt, tas skan šausmīgi biedējoši, ja apstrādāsim jūsu personas datus, nevajag, ja? Vai tur ir kaut kāds noteikums, ka tā ir jāprasa, jeb tikpat labi varētu prasīt, vai jums nav nekas pretī, ja mēs par jums pieglabāsim, es nezinu, jūsu matu krāsu, ja, jeb jūsu mīļāko ēdienu, jeb vēl kaut ko, jo tad mēs varēsim jums piedāvāt, tur piemērotāku pakalpojumu. Vai tas drīkst būt formulēts cilvēkiem saprotamākā veidā? Protams, un pēc būtības datu regula arī pasaka, ka visa cilvēka informēšana viņi ir jābūt cilvēku valodā, īsi, saprotami un vienkārši. Jautājums, kāpēc uzņēmēji to nedara, tas ir uzņēmējiem jautājums. Vai dažreiz varbūt tas ir pārāk sarežģīti, dažreiz viņi varbūt baidās no tādiem arī klientiem, kuri ir juristi un kuri sūdzēsies, ka tas nav viss noformēts juridiski pareizajā valodā, un tāpēc daži uzņēmēji vēlās vairāk uzrakstīt, lai, ja ir kāds strīds, tad viņi ies uz tiesu, un viņiem tad ir vieglāk tiesāt šo jautājumu risināt, un viņi šajā gadījumā varbūt nedomā tik daudz par to vidusmēra patērētāju. Un tas arī, manuprāt, mums bišķi raksturīgs ir tas, ka uzņēmēji vai nesaprot, ka tas ir svarīgi, vai nevēlās saprast. Man grūti pateikt iemeslu, bet ļoti bieži viņi izvēlās teikt mazāk, nevis būt atklātāki ar savu klientu. Uz ko es vienmēr saku, ja jūs esat godīgi un godprātīgi pret klientu un jūs pasakat, ka jā, mēs pieņemsim internetu veikalā, mēs ņēmām jūsu vārdu un uzvārdu, lai tajā brīdī, kad jums pats viņu piegādāt, mēs varētu pārliecināties, ka mēs tieši jums atdevam, nevis kaimiņam, nevis kādam citam. Mums vajag jūsu adresi, lai mēs varētu piegādāt jums to paciņu, vai to telefonu, lai sazvanītu uz jūs ātrāk un paprasīt, cikos tad jums ir ērtāk, lai mēs atbrauktu. Un šīs viss ir nepieciešams. Bet bieži vienu uzņēmēji arī izvēlas kaut ko paprasīt un neteikt, kāpēc viņi prasa, vai iet tāda ļoti tāda juridiskā ceļa vispārīgā. Un tas arī jautājums, ko uzņēmēji, kāpēc viņi arī prasa, vai piekrītiet, ka mēs apstrādāsim datus. Bet tajā brīdī, kad uzņēmējs man prasa piekrist, man arī jābūt pogai nepiekrist. Un tā vislielākais pārkāpums pārsvara no uzņēmējiem ir tas, ka viņi paprasa cilvēkam, vai jūs piekritat, un tur ir tikai viena iespēja piekrist. Un nav iespējas nepiekrist. Un tad jau sanāk, ka tā jau nav tā mana brīva piekrišana, es vienkārši pakļaujos jūsu noteikumiem. Tad esiet godīgi tā kā pret mani un pasakiet, ka rekur, mēs darām to, mēs paņemam no tevis tos datus, un mēs citādāk nenodrošināsim tev pakalpojumu vai nepirksim produktus. Jo dažreiz cilvēki arī ir maldināti ar to piekrišanu, tāpēc, ka datu regula pasaka, ka nevienmēr cilvēkam ir jāpiekrīt. Ir ļoti daudz gadījumi, kad komersants var paņemt no cilvēka datiem, grib tas cilvēks ar viņiem dalīties vai negrib. Tas ir tā kā pēc būtības vienalga. Pieņemsim, ja jūs pasūtat internetu veikalā pasūtījumu un vēlāties, lai viņi jums piegādā uz jūsu dzīvesvietu, šajā gadījumā jums ir jānorada dzīvesvietas adrese. Ja jūs pateiksiet, ka es negribu norādīt šo dzīvesvietas adresi, uzņēmējs vienkārši nevarēs jums piegādāt to produktu vai jūsu pasūtījumu,
Un šajā gadījumā tas tiesiskais pamats un kāpēc uzņēmējs jūsu datus prasa, nevis tāpēc, ka jūs piekrītat, bet tāpēc, ka, lai izpildītu to pakalpojumu, ko jūs vēlaties no uzņēmēja. Un šīs ir tas stāsts, kur daudzi gan cilvēki, gan paši uzņēmēji, viņi maldās. Uzņēmēji domā, ka es labāk paprasīšu to visam piekrist, un tad visi tik un tā 99% tur visam piekrit un viss būs labi. Un cilvēki, tā kā viņi ir pieraduši diezgan arī daudz, ka man it kā kaut kur ir jāpiekrīt, tajā brīdī, kad viņam neviens nekādu piekrišanu neprasa un pasaka, ka tev vienkārši ir jādod tie dati, tad viņi arī sāk uztraukties un jau palika, kāpēc nemierīgi, kāpēc man tas ir jādod. Bet daudzos gadījumos jums tiešām ir jādod tie dati, ja jūs gribat saņemt kaut kādu pakalpojumu. Ja es pareizi saprotu, tad faktiski kaut kādai datu vākšanai par cilvēkiem, personas datu vākšanai, faktiski ir divi šie tiesiskie pamatojumi. Viens ir, ja tas ir noteikts ar kaut kādiem normatīvajiem aktiem, tad ierakstīts likumā, ja, pieņemsim, kad valsts pārvaldei ir jāzina jūsu deklarēta adrese. Ja. Tātad valsts pārvaldei tas ir jāzina, ja, un jūs tur piekrītat, nepiekrītat, ja, tas ir ierakstīts likumā, kad viņiem ir jāzina. Ja. Un otrs tātad ir šī cilvēka piekrišana. Pēc būtības ir vairāk. Ir likums obligāti, tas ir tāds, es teiktu, arī tas visizplatītākais, jo daudzos gadījumos arī tie komersanti, viņi no cilvēka ņem tos datus, tāpēc, ka viņam pasaka likums to darīt. Jo pieņemsim, darba devējs par saviem darbiniekiem ziņo vidam katru mēnesi. Līdz ar to viņš no darbiniekiem arī paņem tos datus un nodot vidam, tāpēc, ka viņam to pasaka likums. Otrais tiesiskais pamats, kas visvairāk tiek izmantots, ir līgums. Tas līgums nav tikai tad, kad mēs jums paņemam papīrīti, vienojamies, nopērkam īpašumu un parakstamies, bet tas līgums ir tad, kad mēs arī kaut ko pērkam. Pieņemsim, pasūtam preci internetā. Un šajā gadījumā, kad es pasūtu, sev jaunas kurpes, es noslēdzu līgumu ar komersantu. Es viņam samaksāju, komersants man piegāda kurpes. Un, lai tas kurpes piegādātu, komersantam vajag zināt manus datus. Un šis ir tāds līgumiskais pamats. Un daudzos gadījumos, ja mēs runājam par cilvēkiem un kompānijiem, tad tas ir pamats. Jo kompānijas pārsvaru ko dara? Nodrošina pakalpojumus cilvēkiem. Trešais, arī tāds izplatītākais, es teiktu, ir tā piekrišana, kur atkal ir jāzina, ka cilvēkam var piekrist, var nepiekrist, bet piekrišana es parasti arī saku, ka ja jums nav ne likumā, ne līgumā, ne kaut kā cita, tad jūs ejiet pie piekrišanas. Protams, ir arī tādi ļoti reti izmantojami gadījumi kā tāds vitālas intereses. Tas nozīmē, ka cilvēka dzīve ir apdraudēta. Bet tas ir tāds, es teiktu, tas vitālas intereses, viens no piemēram bija Covid laiks, kad tikko sākas Covid laiks, kad neviens nezināja, kas tas tāds ir, nebija ne likumu, ne tur nekādi līgumi, bet vajadzēja apmainīties valsts iestādēm, dažreiz arī privātajam sektoram ar datiem. Bet tie ir tādi reti gadījumi, kad, pieņemsim, arī notiek kaut kādas katastrofas, un tad arī ir, lai glābtu cilvēka dzīvību, pēkšņi vajag dabūt viņa vārdu uzvārdu, personas kodu, varbūt tur asins grupu un tam līdzīgi. Un tas ir tas pamats, kur tur nav līgumā, nav speciāla likumā, un, protams, neprasīs cilvēku piekrišanu, viņš varbūt arī nevar to dot, un tad izmanto to vienu tiesisko pamatu, bet viņš ir ļoti, ļoti reti. Pārsvarā, es teiktu, ir likums, līgums un piekrišana. Par personas kodu. Cilvēki, man liekas, ļoti bieži pa personas kodu ļoti uztraucās. Ja personas kodu, lai nekur manu neredzētu, ja, cik tas personas kods ir ar kaut ko tāds īpašāks pa jebkuriem citiem personas datiem? Redziet, ja mēs vispār runājam par īpašu personas datiem, mēs varam viņam sadalīt divas kategorijas. Ir parastie tā saucamie personas dati vārds, uzvārds, dzīvesvietas, adrese, tālruņa numurs,
un ir īpaša kategorija vai speciāli personas dati. Tie ir, pieņemsim, veselības dati vai dati par to, kādai reliģiskai organizācijai piederu. Šie ir tādi jūtīgie dati, jo diezgan daudzos gadījumos viņi cilvēkam var nodarīt lielāku ļaunumu, ja viņi nonāk kāda sveša cilvēka rokās, un tie ir arī tie dati, ar kuriem cilvēks negrib dalīties ar citiem, un viņi ir īpašu kategoriju dati. Un bieži vien cilvēki domā, ka personas kods arī ir īpašs. Personas kods nav īpašs. Personas kods ir parastie personas dati, bet ar ko viņš ir īpašs pēc būtības valstī, tas ir tāda, mums katram ir mūsu vienot individuāls, unikāls. Jā, viņš ir unikālais, viņš ir viens. Jā. Tāda, kā mums katram nevienam nav. Ja vārdi, uzvārdi, mēs tā izplatīgi, Jānis Bērziņš. Ir daudzi Jāni Bērziņi, ir Daces Kalniņas. Es pat zinu, ka Jekaterinas Macukas arī ir vairākas Latvijā. Bet personas kods katram ir savs. Un šādā gadījumā mums tiešām var identificēt pēc viņa viena, un ja mēs paskatāmies, tad arī visas valsts informācijas sistēmas vai kopumā informācijas sistēmas, viņas jau ir, tā kā viņas mums atpazīst pēc tā personas koda un tie cipariņa. Tāpēc no vienas puses nav vēlams, lai tie personas kodi būtu, lai mēs viņus dotu jebkuram, vai jebkādai privātai kompānijai, tur ir jābūt pamatojumam, kāpēc jums tieši vajag. Lai nopirktu biļetes uz koncertu, nevajag zināt to personas kodu, jo uz koncertu atnākot neviens nepārbaudīs manu ID karti, vai tiešām tā esmu es. Bet, lai nopirktu uz lidmašīnu? Jā, lai es nopirktu biļetes uz lidmašīnu, lidsabiedrībai ir jāzina, ka tā esmu es, un tāpēc es ierakstu to savu personas kodu. Tāpat pieņemsim daudzi arī cilvēki prasa, tad kāpēc uzņēmuma reģistra var redzēt valdes locekļiem tos personas kodus. Bet tāpēc, ka tajā brīdi, kad es kā cilvēks vēlos noslēgt ar šo SIA vai kompāniju līgumu, es vēlos pārliecināties, ka tas Jānis Bērziņš, kurš parakstā ar mani līgumu, ir tieši tas Jānis Bērziņš, kas tur ir minēts tajā sarakstā, jo citādāk var gadīties, ka tur man Jānis Bērziņš paraksta līgumu, es kaut ko izdaru, un tajā brīdī, kad es atnāku pie kompānijas pakaļ samaksāju, kompānija pasaka, ka nē, tas nebija mūsu Jānis Bērziņš, tas bija kāds cits Jānis Bērziņš. Tāpēc personas kodu arī publicēšana, viņa nav aizliegta, bet tajā brīdī, kad mēs to daram, kā valsts vai kā privātais sektors, mums vajag pamatojumu, kāpēc, un saprast, kad, un tas notiek pārsvarā tajos gadījumus, kad mums, tiešām vajag identificēt to cilvēku bez tā jebkādam kļūdam. Bet no citas puses mums ir arī šobrīd elektroniski arī citi veidi, kā mēs varam identificēt cilvēku, tas pats Smart ID. Par tiem pašiem dakteriem runājot, par veselības datiem. Veselības dati ir, kā tu teici, sensitīvā informācija, ja mēs negribam varbūt, lai tur kurš katrs viņiem tiktu klāt. Un tas tā varētu būt, ļoti loģiski izklausās. No otras puses, man liekas, kā potenciālajam pacientam, kad visi mani veselības dati kaut kur centralizēti, vienalga vai tā sauktos e-veselība vai kaut kāda centralizēta sistēma, ja viņi tur visi būtu, un tad, kad es eju pie sava ģimenes ārsta, viņš tur varētu redzēt, ar mani kaut kas nedodies, tad notiek, un es nokļūstu slimnīcā, tad, lai tie ārsti, kas tanī brīdī mēģina mani glābt, lai viņiem arī būtu piekļuvi pie visas šīs te informācijas. Tātad man liekas, ka daudzos gadījumos tā iespēja piekļūt pie tās informācijas, viņa var dot mums daudz labuma. Vienīgais, pa ko būtu tā kā jārūpējās, atsimedzot, lai šie dati kaut kur nenoklīst. Es teiktu, ka datu darbošanas ar personas datiem kā tāda nekad nav slikta. Mēs nevaram pateikt, un tas ir, manuprāt, tas ir tāds ļoti
konservatīvais vai pretējs viedoklis, ka, ja personas datus apstrāda, tas nozīmē kaut kas slikts. Nē, tas nav slikts. Mēs bez tā nevaram iztikt. Mēs neesam vientuļa salā jūrā. Mēs esam cilvēki, kuri dzīvo sabiedrībā. Mēs arī gribam gan no valsts, gan no privāta sektora saņemt kaut kādus pakalpojumus sev. Un lai ārsti, jūs nevarat aiziet pie ārsta un pateikt, jūs mani ārstējat, bet es nekādu savus datus jums nedošu. Tad ārsti jūs nevaras arī ārstēt. Un šajā gadījumā, pieņemsim tajā pašā šobrīd e-veselībā, eksistē kā valsts informācijas sistēma, kura ir atrunāta likumā, un kura likumā ir arī atrunāts tas mērķis. Un tas mērķis tieši tāds arī ir, lai cilvēkam nodrošinot iespēju saņemt labākus medicīniskus pakalpojumus un lai būtu vieglāk ārstiem rīkoties. Un tā ideja, kā tāda viņa nav slikta, un viņa atbilst datu aizsardzības principiem. Datu aizsardzībā nepasaka, ka jūs nevarat savākt datus, bet datu aizsardzībā ir ļoti svarīgs viens tāds noteikums atkal nolūks. Nolūks nozīmē, kāpēc es to daru, un vai man tiešām vajag tos datus, lai kaut kādu savu mērķi sasniegtu. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par veselības datiem, tad, kad es atnāku pie ārsta, un es saku ārstam, ka man kaut kas sāp, un man vajag ārstēties, un ārsts man nosūta uz analīzēm, pārbaudēm, kaut kādām manipulācijām, viņš savāc visu to informāciju, es atnāku atpakaļ, un viņš tajā sistēmu visu redz. Un tad viņš arī var dot man kādas zāles vai kaut kādas ārstniecības metodes. Bet, un šajā gadījumā viss ir tiesiski un leģitīmi, datu apstrādē un vispārējais. Kas nebūtu pieļaujams, ir tas, kā es negāju pie tā ārstam, bet tas ārsts ir mans kaimiņš. Un ārsts zina, kā mani sauc, jo mēs taču esam kaimiņi. Vai es esmu, tas ārsts ir mans bijušais vīrs. Mēs tā kā esam šķīrusies, bet ik pa brīdim viņam gribās zināt, kā klājas manai veselībai, jo viņš gāja pa ielu, ieraudzīja, paskaties, ka es izskatos slikti, un nodomāja paskatīties. Un šajā gadījumā viņš izmantoja savas ārsta tiesības, ieiet tajā sistēmu un apskatās, kuras tur bija uz analīzēm, kādas man ir slimības konstatēt. Šīs jau būtu pārkāpums, jo šajā gadījumā šis ārsts neārstē mani, un viņam nav jāsniedz, viņš nesniedz man pakalpojumu, un viņam nav jāredz mani dati. Tāpēc datus, arī veselības datus var savākt, bet viņam var izmantot tikai tam nolūkam, kāpēc viņi ir savākti, un pēc būtības par labu cilvēkam. Un vēl, protams, vēl ļoti svarīgs noteikums arī valsts pārvaldes iestāvam un privātajam sektoram ir tāda vēl datu drošība, kā jūs minējat, lai viņi nenoplustu, lai kāds, neuzlaustu šo sistēmu un tos datus, neievietotu atklāti publiski internetā. Tad kopumā savēlkot sanāk, ka tā kā mums pa saviem datiem varbūt nevajadzētu uztraukties lieki, ja, bet vajadzētu saprast, vai ne, kāpēc, kur viņi tiek izmantoti. Tieši tā, un mums arī vajadzētu vairāk prasīt tiem, kuri mums prasa datus, kāpēc viņi to dara, jo dažreiz mēs esam vai pārāk daudz paļaujamies uz citiem, vai pārāk daudz baidamies. Baidamies prasīt, vai pārāk kautrējamies prasīt, ko tad visi domās, ka es neko nesaprotu, un tad es izraisīšu kaut kādas problēmas. Nē, bet ja es nesaprotu, tad man ir jāprasa, un atkal, ja man ir tādas kaut kādas aizdomas, ka kaut kas man te nepatīk, tad arī ir jāprasa, kāpēc jūs man prasat. Jo datu regula arī pasaka, ka katram komersantam ir pienākums cilvēkam atbildēt un izskaidrot, kāpēc viņš prasa no viņas datus un ko viņš ar viņiem darīs. Man sanāk, ka savukārt, tad, vai tas attiektos uz valsts iestādēm, vai tas attiektos uz uzņēmējiem, ka viņiem tas lielāks tāds iegūms varētu būt tad, ja tur, kur viņiem ir jāpublicē, ja, teiksim, vai tā ir privāta un politika, vai tas ir kaut kāds skaidrojums, ka tur tiktu normālā cilvēku valodā biežāk paskaidrots, nevis uzrakstīts, ja, kad mēs apstrādāsim jūsu personas datus. Es teiktu, jā. Es teiktu, ka tas ir gan valsts iestādēm, gan privātajām kompānijām, abiem diviem. Jo
skaidrāk cilvēkam būs izskaidrots, kas tiks darīts ar viņa datiem, jo vairāk viņš uzticēsies šai organizācijai, jo mazāk viņš uzdos jums jautājumus, un jo mazāk viņš būs arī satraucies. Un no tāda privāta sektorā arī tā būs arī tā klienta cieņa pret kompāniju, un tad, ja klients zinās, ka viņi ir atklāti, viņi ir godīgi, es visu saprotu, ko viņi dara, es pie viņiem noteikti palikšu un atgriezīšos. Mazs tāds lifehacks no manas pieredzes, kur vienā sistēmā, teiksim tādā mājaslapā, visiem labi zināmā, vajadzēja ielikt kaut kādu šo te juridisko atrunu. Tātad, man liekas, ka tik nebija saistīts ar privātu un politiku vai kaut ko tādu. Es precīzi nepateikšu, par ko bija tā tēma, bet varētu tā būt. Un viens cilvēks, kurš bijis atbildīgs par drošību, viņš bija to visu uzrakstījis, gāri, juridiski pareizi un tā tālāk. Bet viņš bija pietiekami attapīgs un viņš deva apskatīt citiem un teica, bet nezinu, vai šo varēs normāli cilvēks izlasīt. Un tad mēs atradām tādu risinājumu, kad es pārrakstīju to viņa garo. Es pārrakstīju pavisam īsi cilvēku valodā, un tas bija tas, kas tika nopublicēts. Kad, ja jūs gribat apskatīties, ko tas nozīmē, te ir uzrakstīts. Un apakšā bija saita, bet ja jūs gribat pilno juridisko formulējumu, tad lasiet tur. Tātad, ja ir kaut kādi, teiksim tā, juristi, kuri gribētu kašķēties, kur ir pilnais juridiskais formulējums, bet cilvēkiem īsāk, tā, lai viņi var saprast. Tā ir ļoti laba pieeja, un tā ir tā pareizāka pieeja, kura būtu jābūt. Mēs izskaidrojam cilvēku valodā. Es kā cilvēks negribu iedziļināties juridiskā, es gribu nopirkt preci, es gribu iesniegt savu iesniegumu, un es to saprotu, bet tālāk, ja man ir atkal aizdomas, vai es neesmu ar kaut ko apmierināts, tad man ir kur aiziet un palasīt to pilno juridisko tekstu. Man liekas, ka lielais vairums negrib tos juridiskos tekstus rakstīt. Viņi gribētu drīzāk saprast. Ja vispār grib saprast, ne katrs varbūt arī to grib. Tieši tā. Diemžēl. Labi. Pajautāšu vēl tādu lietu par novērošanas kamerām. Kaut kad bija tāds troksnis, vai kā to teikt, ka pat ja mēs uzliekam to video reģistrātoru mašīnā, kad mums visur tagad tas ir jāpiereģistrē Datu valsts inspekcijā, un pēc tam tas laikam tā kā vairs gluži tā nav. Datu valsts inspekcijai vairs nekas nav jāreģistrē. Ne video reģistrātori, ne video novērošanas kameras, nekas. Datu valsts inspekcija nav. Bet bija tā vien brīdi. Jā, tas bija līdz datu regulai, jo tas vecais regulējums paredzēja tos reģistrāciju, bet tagad jaunais regulējums un datu regula neparedz šādu reģistrāciju. Un attiecībā uz video reģistrātoriem vispār likuma ir paredzēts izņēmums, cilvēks var viņus uzstādīt savā mašīnā un izmantot, un tad nekādas datu regulas prasības uz viņu neattiecas, kamēr viņš nesāk to publicēt publiski. Respektīvi, ja jūs uzstādāt savā mašīnā video reģistrātoru un viņš jums strādā, un pieņemsim, ja kāda notieks kaut kāds ceļu satiksmes negadījums, tad jūs varat tos datus nodot policijai, nodot apdrošināšanas kompānijas, lai tā kā saņemt naudu vai atrisinātu šo situāciju. Bet, ja jūs cilvēks uzstāda to video reģistrātoru un ik pa brīdim sāk YouTube publicēt video, cik rekurs smieklīgi ģerbt cilvēks pārgāja pāri ielai, vai kameras biju mašīna stāvvieta, man tur priekš kāda bērni tur spēlējas vai niķojas, tajā brīdi uz to cilvēku jau attiecas datu regulas prasības, un viņam ir jāatrod tas tiesiskais pamats, kāpēc viņš tajā YouTube kaut ko publicē. Uzreiz no savas pieredzes tad prasīšu. Es savulaik uz Ventspils šosejas gandrīz uzbraucu tumsā vienai dāmai, kas stāvēja pašā ceļa vidū. Un es to biju nofilmējis ar video reģistrātoru, respektīvi man telefons vienkārši bija priekšā piestiprināts. Un es to publicēju YouTube, bet šo cilvēku tur nevar atpazīt.
Es saprotu, ka tad tas nav pārkāpums. Tad tas nav pārkāpums, jo tad tie nav personas dati. Tas arī ir stāsts. Ja cilvēks vēlās nopublicēt kaut ko internetam, lai varbūt aprakstītu situāciju vai parādītu, ka ja jūs, šķersosiet šeit ielu, paskatieties, kā mašīnas jūs vispār neredz, un jums īstenībā nav svarīgi, kurš cilvēks šķērso ielu, jūs vienkārši gribat parādīt šo situāciju, jums nav arī jāatstāj šī cilvēka seja. Jūs varat viņu noblurēt, un šobrīd tehniskās iespējas ir ļoti daudz, un viņas ir iespējams. Un, ja cilvēku nevar atpazīt, vai jūs filmējat no tālienes, tad datu regula arī vairāk neatiecās, jo mums nav personas datu. Kā mēs sākam runāt sākumā, personas dati ir tas, kas mums nošķir. Mūsu sejas attēls ir personas dati, jo mūs pēc viņa nošķir, un mums katram ir savs. Bet ja mēs nespējam to cilvēku nošķirt, es nezinu, ja jūs filmējat no attālumā kaut kādu stadiona pūli vai dziesmu svētkos, kad mums bija noslēguma koncerts Daugavas stadionā, tur apakšā deju 17,000 dejotāju, un ja jūs sēžāt augšā un nofotografējat tos visus, jūs nespējat nevienu no viņiem atpazīt, un, protams, jūs varat publicēt tās bildes, jo tās vairāk arī nebūs personas dati. Un kas ar televīzijām? Televīzija var pievilkt kaut kur tuvumā, tur kādu dejotāju, viņiem ir kaut kāds regulējums, cilvēks var iet uz televīziju un teikt, ja tagad sūdzu jūs tiesā. Datu regulā ir arī tāds izņēmums, kas saucās žurnalistikas vajadzības, mākslinieciskas vajadzības un sabiedrības intereses, jo mums ir kā cilvēkam viens ir uz tiesības uz saviem datiem, otrs mums ir arī tiesības uz vārda brīvību, kur mēs varam kaut ko stāstīt, par kaut ko runāt, un tas kaut kas var iekļaut arī cilvēku. Mums arī ir tiesības saņemt informāciju, un tad tas divas tiesības viņas sadurās, jo personas dati mums pasaka, ka ir mūsu privāta dzīve, mēs varam nevienam neko nestāstīt, bet atkal tā vārda brīvība un tiesības piekļūt informāciju mums pasaka, ka mums ir tiesības zināt. Un tad viņi divi sadurās. Un datu regula pasaka, ka ja tā ir kaut kāda tēma, kas skar vairākus cilvēkus, vai tā ir domāta, lai kaut kādu problēmu atrisinātu, kas svarīga visai sabiedrībai, nevis tikai vienam cilvēkam, tad ir atļaujama to personas datu izmantošana un arī publicēšana. Un ja mēs skatāmies uz televīziju, žurnalistiem, viņi arī ir tie, kuri īsteno to vārda brīvību. Viņi mums stāsta par dažādiem atgādījumiem, un, protams, viņi nevar stāstīt jums par noteiktu notikumu vai koncertu, neparādot to koncertu, un uz viņiem attiecas tas datu regulas izņēmums. Tas pats, ka pieņemsim, ja arī žurnalistam, jāatspoguļā kaut kāds, arī varbūt negatīvs notikums, piemēram, kaut kāds korupcijas gadījums valsts pārvaldē. Protams, tas cilvēks, kur ir apsūdzēts tajā korupcijas lieta, pateiks, ka es negribu, lai jūs teiktu, ka man tiesa ir notiesēja par kukuļa ņemšanu, bet tajā pat laikā šeit tā sabiedrības interese var būt krietni vairāka, jo cilvēki maksā nodokļus, viņi, tā kā ierēģņu darbība ir vērsta uz cilvēkiem, un cilvēks tā kā ir pakļauts dažreiz arī kaut kādu lēmumu, valsts amatpersonu lēmumiem. Tāpēc arī cilvēkiem ir vairāk tiesību uzzināt, ko tad tā amatpersona vai ko tas politiķis ir izdarījis, un tāpēc arī redzēt gan viņa vārdu uzvārdu, gan sejas attēlu, gan kaut kādas situācijas atspoguļojumu. Un šajā gadījumā žurnalistiem ir tiesības, piemēram, gan filmēt kādu politiķi vai ievietot viņa bildi un uzrakstīt, ka rekur par šo cilvēku tiesa ir pieņemusi šādu lēmumu. Tu minēji žurnālistus. Vai žurnālistiem ir kaut kā jāpierāda, ka viņi ir žurnālisti? Teiksim, man ir YouTube kanāls, es veidoju video, publicēju viņus. Ja es būšu pa kaut kādu notikumu, kaut kur, es nezinu, kaut ko filmējis un kaut ko stāstījis, vai es varu teikt, ka tas ir žurnālistikas interesēs, ja man ir jābūt, žurnālista apliecībai? Nav jābūt žurnālista apliecībai, un tā šī brīža prakse norāda, ņemot vērā, ka mums atkal attīstās blogerēšana, savu YouTube kanālu veidošana, tad tiek vērtēts, vai
ja cilvēks sava ikdiena nodarbojas ar to, ka viņš atspoguļo kaut kādus notikumus, viņš ved blogu vai viņam ir YouTube kanāls, viņš jau ir pielīdzināms tam, tā kā viņš nav žurnālists, protams, bet viņš arī var pamatoties uz to izņēmumu mākslinieciskām vajadzībām, žurnālistikas vajadzībām, sabiedrības interesam, kas ir svarīgi, lai tās tēmas, ko cilvēks atspoguļo savā blogā vai YouTube kanālā, viņas tiešām būtu kaut kādas sabiedrībai nepieciešamas, sabiedrības vajadzīgai. Jo, ja es filmēju savu kaimiņu un lieku YouTube video, kā mans kaimiņš rok dārzu, tas nebūtu aizsargājums ar vārda brīvību un žurnalistiku, jo pēc būtības, sabiedrībai kopumā nav nekāda pienesuma, bet ja tas cilvēks, pieņemsim, publicē kādu materiālu, kas tiešām ir, tā kā skar visu sabiedrību un visi par kaut ko uzzina, tad šajā gadījumā, pat ja viņš nav žurnālists, viņš var pamatoties uz to izņēmumu. Aizvilkšu vēl atpakaļ pie tām novērošanas kamerām. Ja jau novērošanas kameras, man liekas, tagad daudz kur tiek uzstādīts. Viena lieta, ja es uzstādu novērošanas kameru, teiksim, savā privāta īpašumā, savā viesistabā, tad tas ir, es tur skatos savus bērnus, un viņi nepilngadīgi, es to laikam drīkstu, ja es uzstādu pie savas privātmājas, tā kā, lai sargātu savu īpašumu, arī tā kā saprotams, ka drīkstam, skaidrs, ka nedrīkstam tos video bez vajadzības, kaut kur mētāt apkārt, tā bija tas noteikums. Kas ir ar daudz dzīvokļu mājām? Es varbūt arī gribētu bišķi atgriezties uz privātu mājām, un te mums, ja tā ir mana privāta māja un privāta īpašumas teritorija, es tiešām tur varu darīt visu, ko es vēlos, un es varu uzstādīt kameras visur, kur es vēlos. Bet tajā brīdī, kad es vēlos filmēt ne tikai savu teritoriju, bet pieguļošo teritoriju, kas varētu būt privāts ceļš, vai publiskais ceļš, trotuārs, vai kaimiņa jau īpašums, tajā gadījumā uz mani attiecās datu regulas noteikumi, un ja es pieņemsim uzstādu kameru pie saviem vārtiem, kuri ir vērsta uz trotuāru un ceļu, kur var iet un staigāt jebkurš, tad šajā gadījumā man ir jāuzstāda zīme arī kā konkrēta persona, kur man ir jāpasaka, ka es tāds un tāds veicu to video novērošanu, un jānorāda arī tas kontakttelefons, kā ar mani var sazināties. Jo pēc būtības, tad, kad cilvēks uzstāda video novērošanas kameru un sāk filmēt publisko telpu, ir tāda Eiropas Savienības tiesas prakse, tad viņi uzskata, ka tā jau ir datu apstrāde, un tas pakļaujas datu regulas noteikumiem. Un tad atkal, kā mēs minējam, arī tam, kurš tas kameras uzstādē, ir jāinformē pārējie kaimiņi vai garam gājēji, kuri iet gar to teritoriju, ka viņš to filmē. Un turklāt mums ir jāsaprot arī, ka tajā brīdī, kad es uzstādu kameras, man ir jāskatās tie leņķi. Un man ir jāskatās, lai aizsargētu savu īpašumu, ja es uzstādu kameru uz savas mājas, bet no manas mājas līdz žogam ir 5 metri, un tālāk sākas kaimiņa žogs un kaimiņa teritorija, un man tā kameras leņķis ir 50 metri uz priekšu, tas nozīmē, ka es ne tikai savu teritoriju filmēju, es filmēju arī kaimiņa pusi pagalmā, un šajā gadījumā kaimiņam var būt pretenzijas, jo kaimiņš var negribēt, un viņam ir tiesības negribēt, lai kāds cits filmētu viņu pagalmu. Tāpēc privātu mājām arī mēs varam filmēt visu savu teritoriju visnotaļ, mēs varam filmēt arī publisko telpu, ceļus un trotuārus, bet tad atkal, tajā konkrēti, cik mums vajag aizsargāt, mums bija gadījumi, ka cilvēki uzstādīja kameras pie vārtiņam, un tā kamera filmēja trotuāru, ceļu, nākamo trotuāru un vēl pusi kaimiņa īpašuma. Šajā gadījumā cilvēks nevar pateikt, ka es gribu aizsargāt tikai savu īpašumu, jo viņš tā kā parāk tālu veic to video novērošanu, un šeit viņam ir jāsamazina tas leņķis līdz tam mazākām. Ja man ir vārtiņi, tad ir 5-10 metri, kur pēc būtības es varu vēl domāt, ka, ja kāds zaglis pienāks vai vēl kaut kas, tālāk,
pēc būtības no 30-50 metru attālumā manu īpašumu diez vai var apdraudēt vai kaut kādā veidā aizskart. Un savukārt, un vēl ir jādomā par tām zīmēm, jo bieži vien cilvēki uzstāda kameras, viņi neuzstāda zīmes, un tad ir gan tie paši kaimiņi, kuri nesaprot, kāpēc tā kamera ir, cik tālu viņa filmē, ir arī garamgājēji, kuram varbūt nepatīk, ka viņus visu laiku filmē, un tam līdzīgi. Tāpēc drošāk un pareizāk būtu arī, ja kamera ir vērsta ārpus man īpašumu, uzstādīt video novērošanas zīmi. Un par daudz dzīvokļu mājām, daudz dzīvokļu māja pēc būtības ir cilvēku kopīpašums arī. Mums visiem pieder tā māja, un mēs visi kopā viņu apsaimniekojam. Un līdz ar to, lai, ja pieņemsim, ir vēlme uzstādīt video novērošanas kameras kapņu telpā vai pirms kapņu telpās, tai pašai apkārt mājas teritorijai, tam ir jābūt kopīpašnieku lēmumam. Un šajā gadījumā kopīpašniekiem ir jāizlemj kopsapulce, ka mēs tās kameras gribam. Tajā brīdī, kad kopīpašnieki to pielem ar balsu vairākumu, arī tas mazākums, kurš varbūt negrib, viņam, diemžēl, vai par labu, ir jāpakļaujas kopīpašnieku lēmumam, jo tas ir tas ir viens no tādas kopīpašuma apsaimniekošanas daļas, jo pēc būtības arī tas kameras, kuras ir iekš kapņu telpām, viņi ir daļa no tā kopīpašnieka, un kopīpašnieki var vēl pieņemt lēmumu, kā viņi vēlās, līdzīgi, kā mēs runājam ar tam privātmājām. Tikai privātmājas esmu viens, un es izlēmu viens, vai es gribu tas kameras vai nē. Tad daudz dzīvokļu mājās kopīpašnieki lemj, vai viņi vēlās vai nē. Bet, ja es esmu, teiksim, man mājas priekšā stāv mašīna, un es esmu kameru nolicis uz to mašīnu. No kurienes? Virs sava loga pielieku kameru. Pēc būtības, jebkurā gadījumā, tā ir tomēr arī tās publiskas telpas, jo mašīnas tur trāpās un tā. Cilvēks var iet kāds garām. Pēc būtības, tā praksa, kur izveidojusies tagad, ir tāda, ka, ja tā kamera ir uzstādītā iekštelpā, pieņemsim, un viņa var filmēt tikai to daļu, kas redzama no loga, ko cilvēks arī pats varētu stāvēt un skatīties, tad tiek uzskatīts, ka tā būs viņa mājasemniecības vajadzībām, un cilvēkam nekas nav jādara. Viņam nav jāliek ne zīme, viņam nav nekas jāinformē, viņam nav nekas jādara. Savukārt, daudz cilvēki uzstāda tas kameras arī uz tā kā palodzes ārā, bet ārā viņi jau nefilmē tikai mašīnu. Ārā viņi jau filmēt var 360 grādu lēņķi un gandrīz vai visu auto stāvvietu un pieņemsim pusi pagalma. Un šajā gadījumā atkal uz cilvēku attieksies tie datu regulas prasības, jo viņš var filmēt visu pagalmu. Bet datu regulas prasības, es saprotu, tas ir, lai netiktu citu cilvēku intereses aizskartas, tā pamatdoma. Jā, bet tās cilvēku intereses tiek aizskarta tajā brīdī, kad viņi sāk būt visu laiku nofilmēti. Jo pēc būtības, ja viens cilvēks, viņš uzstāda kameru un viņš filmē visu pagalmu, kur spēlējas bērni, kur staigā cilvēki, kur, viņi piebrauc un aizbrauc ar savām mašīnām, pēc būtības no datu ar viedokļa, ka šajā gadījumā jau tiek, ir cilvēku privātums ir ierobežots, jo kāds mani visu laiku novēro, un cilvēkam ir tiesības nebūt visu laiku novērotam. Taisnība, bet man, teiksim, ja man te stāv mana mašīna, man ir tiesības viņu piesargāt. Pēc būtības... Šīs divas tiesības, tad tur kaut kā tā... Jā, pēc būtības, jā, tāpēc es arī minēju, ja tā kamera ir vērsta tikai uz to mašīnu un nefilma neko citu, tad tas būtu attaisnojums, un tad jūsu tiesības aizsargāt mašīnu ir nodrošināts, un visu pārējo cilvēku privātums arī ir nodrošināts. Problēma praksē ir tāda, ka cilvēki ļoti reti,
kad uzstāda kameras, kuras filmē tikai viņa vienu mašīnu. Tehniski tā būs grūti nodrošināt. Pārsvarā cilvēki uzstāda arī tādas lielas izšķirtspējas kameras, kuras tad filmē visu pagalmu. Un pārsvarā pēc kāda laikā viņi no sākuma tā kā it kā aizsargā savu mašīnu, bet pārsvarā pēc tam viņi sāk publicēt tos video YouTube, Facebookā, kā kaimiņš, nezinu. Tas gan tad jau ir pārkāpums. Jā. Bet tas sākums pēc būtības jau ir tas kameras uzstādīšana. Ja cilvēks būtu uzstādījis kameru, pieņemsim, savās telpās aiz loga, tad viņš tiešām varētu filmēt tikai to, ko viņš redz pa logu, un tikai savu mašīnu. Un tad viņš jau sākotnēji, tas pārkāpums vispār nerastos. Bet tad, kad viņš uzstāda to kameru ārā un sāk filmēt visu pagalmu, tas ir tas sākums tam iespējamiem pārkāpumiem. Es teiktu, iespējamam konfliktam. Pārsvarā protams, tajā brīdī, kad mēs arī kā uzraudzības iestādes saņemam sūdzības, tie ir konflikti, tie ir kaimiņu konflikti, jo no vienas puses mēs varam pateikt arī, ka no datu aizsardzības viedokļa to kameru uzstādīšana visur nav pamatota, un tomēr cilvēkam arī, jo mums atkal katram ir tiesības nedzīvot sabiedrību, kur mēs visu laiku esam novēroti. Bet, protams, kā jūs minējat, kamera video novērošana diezgan bieži tiek izmantota drošības apsvērumu dēļ, lai pasargātu gan īpašumu, gan sevi. Un var atzīt, kā tajā brīdī, kad cilvēki zina, ka tur ir video novērošanas kamera, viņi varbūt uzvedās krietni kārtīgāk. Bet tas, ko mēs redzam, ka kamēr tie kaimiņi dzīvo mierīgi un saticīgi, viņi visiem patīk kameras. Viņi pat viņus uzstāda, vienojas un neviens neiebilst. Tajā brīdī, kad kaimiņiem sākas konflikts un viņi vairāk nemīl viens otru, tad viņi sāk meklēt iemeslus, kā kuram ieriept. Un šajā gadījumā, protams, viens kaimiņš uzstāda kameru, vai viņam tā kamera visu laiku ir bijusi, un tas otrais kaimiņš ļoti labi zina, ka viņa tur ir, bet viņš raksta sūdzību, ka notiek viņu datu apstrāde, ka viņš visu laiku tiek izsekots, un viņš negrib būt izsekots, jo tas kaimiņš pēc tam, un tas arī ir iespējams, jo pēc tam tas kaimiņš atsūta viņam e-pastu, kur ir pieraksts, cikos viņš atnāca mājas, cikos viņš izgāja māju, kurš pie viņa atnāca ciemos, cik ilgi viņš uzturēs. Un tad jau cilvēks tā kā jutās, ka vājāts no tās otras puses. Tā varētu būt, jā. Man liekas, kad ir uzstādīta īpašuma drošībai novērošanas kamera, tad viņas ierakstus ir vērts apskatīt, izmantot tajā brīdī, ja ir noticis kaut kāds gadījums, kaut kāds pārkāpums, sauksim tā, ja. Ja man ir bijusi kāpņu telpas durvīm izlausta atslēga, ja, un es nezinu, kas to ir izdarījis, bet man ir jāiet, jāmaksā, ja, un viņi jāliek pa jaunu vietā, ja, tad man šķiet, ka manas tiesības pašlaik ir pārkāpts, ja, jeb kaut kā apdraudēts, pārkāpts, ja, bet ja man būtu bijusi, teiksim, šī te kamera, kur es varētu patīt atpakaļ un paskatīties, ja kurš ir tas, kurš paņēma un salauza durvīm atslēgu, jo rupi salauzt, ja, tad man šķiet, ka viņa tiesības šeit nav tikušas pārkāptas. Mēs jau pārsvarā, kad mēs runājam par video novērošanu, mēs nerunājam par to tiesībām, kurš kaut ko ir pārkāpis vai izdarījis, bet drīzāk par to, ka tajā brīdī, kad tā kamera uzstādītā, viņa arī tos, kuri neko nav darījuši ar tām durvīm, arī filmē. Un tāpēc, kā piemēram, ja mēs cilvēks uzstāda kameru uz sava, pieņemsim, īpašumu, blakus savam īpašumam un novēro gan trotuāru, gan ielu, tur katru reizi iet cilvēki. Viņi iet garām, viņi neko sliktu nedara, bet viņus visu laiku filmē. Un pēc būtības atkal ņemot vērā, kur tie ieraksti glabājas, cik ilgi viņi glabājas, viņi var būt nopludināti, viņi var būt kaut kur nopublicēti, un tie visi riski ir
nevis tam ļaunajam, kurš kaut ko izdarīs, bet arī tam labticīgam cilvēkam, kurš neko nav darījis. Viņš vienkārši runa ir atkal par datu drošību, man liekas. Ja, tad, lai tas nekur nenoplūst, nenoklīst, ja, tad, lai netiek izmantots tā kā pret to cilvēku. Jā, bet no datu aizsardzības viedokļa ir arī tas, ka, lai tas nenotiktu, noteiktajos gadījumos labāk vispār to nedarīt. un tas ir arī tas stāsts par video novērošanas kameram, ka ir jāizvērtē, vai man viņa ir vajadzīga, tas ir viens, un otrs, cik tālu es filmēju. Jo, ja es filmēju, kā es minēju, ne tik lielu teritoriju, kur tiešām, jo, lai saprastu, kurš uzlauza un atlauza manu atslēgu, man vajag 1 metru no durvīm, ne vairāk. Jo jūs jau nevarat no 3 metru attāluma salauzt man durvis vai, uzlauzt mašīnu, nepienākot viņus 5 metrus tuvāk. Tad ir jāsaprot, kur tad man ir kur ir tas apdraudējums un kur man tā kamera ir jānovērš. Kur kamera ir jāskatās. Jānotēmē. Jānotēmē un jāskatās. Bet, diemžēl, cilvēki daudzos gadījumos izvēlas to pieeju, jo vairāk, jo labāk. Un es tad, ja es lieku kameru, tad pa visu pagalmu. Ja es lieku kameru, tad pa visu ceļu. Un viņi nedomā par to, tā kā es samazināšu, lai tiešām aizsargātu sevi, bet arī, lai tie citi cilvēki, kuri vai man dzīvo kaimiņos, vai viņi iet garām, es viņus visu laiku nefilmētu un nepakļautu riskam. Droši vien vēl jāpaprast, kaut kas tāds no tādiem sadzīviski visiem labi saprotamiem notikumiem, jo situācijām, piemēram, izlaidums. Es tur fotografēju savu bērnu pie skolas, jeb savu bērnu, teiksim, ar draugiem vai draudzenēm. Es to fotografēju kā privāta persona, tā kā savam arhīvam, jeb savām atmiņām, kur es tur riskēju pārkāpt kaut kādu. Pēc būtības datu regula satur tādu vienu izņēmumi, ka viņas noteikumi nav piemērojami, ja jūs kaut ko darat ar datiem savam mājasemniecības vajadzībām. Ko nozīmē mājasemniecības vajadzības? Tas, ko es daru savas privātas dzīves sfērā, savu pazīstamu cilvēku lokām, tie varētu būt mani draugi, tie varētu būt mani kolēģi, tie varētu būt kādas, biedrības, suņu mīļu biedrības locekli, kur es darbojos. Tas ir tas, kas attiecās uz mūsu privāto dzīvi, kam nav komerciāla rakstura, kas neaizskar tādu plašu publisko loku. Pēc būtības tas ir kaut kādi cilvēki, kurus mēs zinām, piemēram, mans bērns iet bērnu darzā, mums ir vecāku čats WhatsAppā. Tas vecāku čats, kur mēs apmainamies ar kaut kādiem ziņiem, ko mēs pirksim dāvanā skolotājai, vai kāds var paņemt manu bērnu, vai kādā veidā, kaut kādus mazos darbiņus svētkiem vai dāvanī svētkiem mums ir jāatnes. Tā ir mūsu daļa no mūsu privātas dzīves. Un uz šādu WhatsApp čatu pat mēs tur varam sūtīt bērnu bildes, protams, kaut kādus vārdus, uzvārdus, vai informāciju, uz to datu regula neatiecās. Līdz ar to, tad, kad es arī fotografēju savu bērnu izlaiduma, es to daru sev, es paturu to savā arhīvā, telefona, planšeta, vēl kaut kur, tas ir tikai man nevienam nekas nav jāprasa. Ja es to plānoju ievietot viņus Facebookā, tad tas arī ir jāskatās, ka ja tas ir mans profils slēgts, vai pēc būtības, ja esmu vidusmēra cilvēks, atvertais arī profils, un es ievietoju to savu bērnu, un kur varbūt foni ir kaut kādi citi bērni, tad man nebūtu jāprasa to citu bērnu vecāku piekrišana, jo es ievietoju savu bērnu. Tajā pat laikā, ja man ir slēgts profils, kurš tikai maniem draugiem, tie ir 100% mājasemniecības, vai ja man ir atverts profils, un ja es esmu pazīstams blogeris vai influenceris, šajā gadījumā es teiktu, ka
vai nu tas par citas sejas, kuras ir fona, vai nu būtu jānoblurē, vai nu tomēr ir jāskatās, cik tālu viņas redzami, un jāpaskatās, ja jums kāds pēc tam uzraksta, ka, ziniet, es negribu, lai mana bilde būtu jūsu profile, tad būtu tā bilde jāņem ārā. Jo, redziet, datu regula arī skatās uz tādu, kur ir tas tiešām privāta dzīve un kur jau ir tāds komerciāls intereses un kur ir arī tāda ietekme, jo viens, ka es ievietoju savā profilā, man ir tikai mani, tur, nezinu, 100 draugi un es ievietoju un es visu viņus pazīstu. Otrs, ka tas ir influencers, kurām pieņemsim 100,000 sekotāju un daļēji tas arī ir viņa varbūt komercdarbība un tie 100,000 sekotāji ir ļoti plašs cilvēku loks, tad es jau vairāk nevaru pateikt, ka tā ir mana privāta dzīve, tas ir tikai man, 100,000, nevar būt 100,000 visi jūsu draugi. Un tad mums tā kā ir jāskatās uz to, bet jautājums ir arī par to, kurš ir fokusam. Ja fokusā ir mans bērns, kur ir tiešām viņa bilde un fona ir kaut kas cits, es varu pateikt, ka tas ir mans bērns un es viņu fotografēju, bet atkal, ja es nofotografēju kādu citu bērnu izlaidumu un ievietoju bildi un pasaku, skatieties, kā vecāki atļāvas tik neglīti ģerbt to bērnu izlaidumu vai 1. septembra 1. klasē, tad attiecīgi es nevaru pateikt, ka tās ir manas privātas vajadzības, jo es ļoti tādu mērtiecīgi filmēju citu cilvēku, nevis sev tā kā savu bērnu. Bet ja es savā tālrunī pierakstīšu tavu telefonu numuru, kaut arī mēs neesam tā kā ģimenes draugi, bet es tev kādreiz varu pazvanīt, pajautāt kaut ko par datiem. Tas ir mans privātās vajadzības. Jautājums ir es vienmēr arī saku, jautājums, kā tu tiki līdz manām numuram. Ja tā biju es, kuru tev viņam iedevu, tad, protams, tas ir privāts vajadzības, jo es apzinos, ka es tev viņu iedevu. Es tevi redzēju, es tevi zinu. Bet ja viņš bija publiski izlikts internetā? Ja viņš bija publiski izlikts internetā, pēc būtības tas, kas publiski izlikts internetā, vēl nenozīmē, ka tie dati kļūst publiski. Viņi joprojām ir mani dati. Un tad attiecīgi, ja, pieņemsim, tu šo telefonu izmantosi, lai piedāvātu man savus pakalpojumus kā uzņēmējs un zvanīsi un teiksies, esmu atveris jaunu nodarbošanos un tagad es piedāvāju tev kļūt par manu klientu, tās nebūtu maisaimniecības vajadzības, jo tam jau ir komerciāla interese. Bet, ja tu man piezvanīsi un pateiksi, ka mēs redzējamies, kur es redzu telefonu, bet mēs bijām vienā pasākumā, mēs tur tik labi parunājam, varbūt mēs varam parunāties vēl, attiecīgi tas būs maisaimniecības vajadzībām. Bet arī pie maisaimniecības vajadzībām mums ir jāsaprot tā robeža, jo viens ir datu aizsardzība kā datu aizsardzība regulā, un otrs arī cilvēka privāta dzīve un cilvēka tiesības ar kādu nerunāt un nebūt traucētam. Un šajā gadījumā, ja tu man zvanīsi 12. nakti katru otro nedēļu un prasīsi man kaut ko par datiem, es varu kā cilvēks. Es ne tikai nepriecāšos, es teiktu, labi, tehniski es visdrīzāk nobloķēšu tavu telefonu, lai vismaz nekad viņu neredzētu, un tu man vienkārši nevarēsi sazvanīt. Tas ir arī viens, kā es kā cilvēks varu rīkoties, bet otrs, cilvēks var arī vērsties kā tiesība aizsardzības iestādes un teikt, ka tā jau ir vājāšana, un manas dzīves vai atkal es varu vērsties civiltieskai tiesā un teikt, ka viņš pārkāp manu privātumu un es gribu par to kompensāciju. Labi, tātad kopsavilkumā droši vien mēs varam teikt, kad runājot par personas datiem, es tādu kopsavilkumu mēģināšu, tātad, kas attiecās uz organizācijām, viņām droši vien būtu vēlams vienkāršāk un saprotamāk, un vēlams arī īsi cilvēkiem atklāti pastāstīt, kāpēc šie dati, kā viņi tiks izmantoti, un tālāk cilvēks var piekrist vai nepiekrist, vai arī gadījumos, ka tas jebkurā gadījumā būs jādara, tad viņi vismaz zinās, par ko ir runa. Mans lifehacks, kad īsais apraksts un garie juridiskie pēc tam fonā tiem īpašajiem interesantiem. Savukārt par to informāciju, ko mēs, vienalga vai kā uzņēmējs, vai kā privāta persona, varbūt, kaut kur pa citiem cilvēkiem piefiksējam, kamēr mums nav ar citiem konflikti, kamēr mēs to
plānojam un cenšamies šo informāciju izmantot godprātīgi un nepārkāpjot cita intereses, nevajadzētu būt tā kā lielām problēmām. Ja mēs gribam kaut kur pārkāpt cita intereses, ja nejauši esam pārkāpuši cita intereses, atkal jau, ja mēs rēķinamies ar to otru cilvēku, un viņš saka, es vairs negribu, ka tev ir mans telefons, un mēs viņu tajā brīdī izdzēšam, tad atkal visam vajadzētu būt kārtībā, ja? Un tā problēma ir tad, ja mēs šos datus, negodprātīgi gribam izmantot, ja tātad pārkāpjam tās cita cilvēka intereses. Tā, kopsavilkumā laikam. Pēc būtības, jā. Protams, ar komersantiem jo vieglāk, jo labāk, jo saprotamāk, un tad attiecīgi var paturēt, protams, juridiskos tekstus, bet tas ir tāds otrais jau līmenis, un būt atklātiem pret cilvēkiem un stāstīt, ko mēs darām atklāti ar datiem. Fiziskām personām es teiktu piemērot to, vai es gribētu, lai pret mani šādā veida rīkot, vai es gribētu būt tā otrā cilvēka vietā, vai pieņemsim atkal, ja es uzstādu kameru un novēroju visu pagalmu, vai es tiešām gribu, lai kāds man staigā blakus ar telefonu un visu laiku mani filmē, ko es daru. Tas arī ir jāpadomā cilvēkiem. Un vēl tā publicēšana, tajā brīdī, kad mēs kaut ko arī kā fiziskas personas publicējam, tas vairāk nav zināms tikai mums. Tas, ja mēs to nopublicējam kaut kādā YouTube atklāti, internets ir pieejams 4,5 miljārdiem cilvēku pasaulē. Tātad, ja jūs viņu ieliekat kaut kur interneta kaut ko, tas to pēc tam ir ļoti grūti izdzest un gana grūti nokontrolēt, kurš kaut ko redz. Tāpēc mēs vairāk nevaram pateikt, ka tas ir mūsu privātais. Nē, un tad tu esi tāpat kā tas komersants par visu atbildīgs, pat ja tu esi fiziskā persona. Labi, liels tev paldies. Šo sarunu redzēs internetā, arī tevi. Ja, bet man bija prieks paklausīties, tātad, ko saka datu aizsardzības speciālists. Liels tev paldies par sarunu. Paldies par sarunu arī. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust.